Nu, es sveicināts godātais skatītāji. Šī video es tev parādīšu, kā ir jābūt apstrādātam automobīlim, lai viņš nekad nerūsētu. Kā redzi, šis ir pilnīgi jauns automobīls, tiek noņemts aizmugurējais tilts. Šeit pat cilvēks, godīgi sakot, gaidīja, nebrauca 2 nedēļas, gaidīja, kamēr tiks pie mums uz apstrādi, kas arī ir pareizi tā darīt. Nevienu kilometriņu pa sāli nenobrauca. Un tātad, kā tiek veikta šāda pretrūsas apstrāde no Autospec LV, kura varētu droši teikt, kad ir kvalitatīvākā apstrāde, kāda ir iespējama. Tātad auto tiek nomazgāts visas, nu tur tādas rūpnīcas varētu saukt pretrūsas, tādi melnie uzšļācieni. Tie tiek visi nomazgāti. Auto tiek attaukots. Pēc tam tiek viss notīrīts, pilnībā perfekti sauss. Pēc tam tiek uzpūsta Brunoks epoksīda grunts, kuru pat pa sevi neko neaizsargā. Viņa ir elpojoša. Un pa virsmu šeit gruntī tiek uzpūsts UBS pretakmeņu pārklājums. Pretakmeņu pārklājums visai apakšai. Kā redz, šeit apakša ir pilnībā, viss ir noņemts nost. Izpūtējs, tilts, bāka, ja ir, tad kardāni. Un paliek tīra apakša, kurai tiek nodrošināta piekļuve. Pēc tam tiek uzpūsts UBS pretakmeņu pārklājums, bet šis pretakmeņu pārklājums pēc kādiem gadiem, 5, 6, nedaudz sāk plaisāt, jo viņš ir elpojošs. Un tāpēc, lai tas tā nenotiktu, pa virsmu tiek uzpūsts vasks. Principā šis te pārklājums, lūk, šim te automobīlim, arī pēc 10 gadiem izskatīsies faktiski tieši tāpat. Šeit nebūs nekādas rūsas pazīmes. Kā mēs zinām, visas modernās automašīnas netiek nekādā veidā aizsargāts pret rūsu no rūpnīcas. Vispār nekādā. Tur ir metāls, nedaudz kaut kāda cinku saturoša grunts varbūt apakšā, un pēc tam pa virsu ir vienkārši tāda grunts krāsiņa. Un pirmās rūsas pazīmes šādai mašīnai parādās jau pirmajā eksploatācijas gadā. Nu lūk, un šeit, kā tu redzi, vēl kaut kas pil. Šeit. Un tas pilošais ir vasks, speciāls slēgto dobumu vasks, kurš tiek iepūsts pilnīgi visos slēgtajos dobumos. Tātad sliekšņos, durvīs, kapatos, priekšējā aizmugurējā kapatā, visos šķērslanžeronos, visur apakšā. Šeit visur tiek sapūsts, lai nebūtu rūsēšanas no iekšpuses. Šeit pilnīgi viss ir tādi sapūsts arī ar šo te vasku, redzi, visur. Tas pilošais ir speciāls vasks, kurš tiek iepūsts iekšā, slēgtajos dobumos, visos lanžeronos un tālūk. Un šis ir faktiski vienīgais pretrūsas apstrādes veids, kurš turās 10 un vairāk gadus. Tā kā, ja tu vēlies, lai tavu auto nezaudē mašīnu vērtību, tad tev ir jābrauc pie Autospec LV un jātaisa Autospec LV kvalitatīvā pretrūsas apstrāde. Mēs taisam arī vienkāršotāku šādas pretrūsas apstrādes versiju. Jā, daudz prasīs, cik tad maksā. Šāda konkrēta apstrāde maksā 1500 eiro ar PVN. Tur ir iekļaut visi materiāli, pilnīgi viss 1500 eiro, un tu saņem gatavu automobīlu. Vēl bieži vien cilvēki vaicā, kā tad ir ar garantiju. Dažādām mašīnām ir dažādi. Praktiski pilnīgi visi cilvēki, kuri pie mums dzen apstrādāt jaunas mašīnas, vienmēr pie dīlera painteresējās, vai būs garantija. Un atkarībā no tā, ko dīleris saka, tad arī cilvēki tā arī rīkojās. Šeit, teiksim, visi šie te vādiņi, trūbiņas, viss, ko nevajag nopūst, tas viss tiek aizsargāts ar šādiem te aptīts, lai nenosmērētos. Piemēram, tikko kā bija Mercedes Vito, kuram dīleris esot teicis, ka nedrīkst ņemt nost aizmugurē tiltu un bāku. Un tam mēs taisīsim nenoņemot tiltu un bāku. Un tad lūk šādam te Vito autobusam vienkāršotāka apstrāde, kurai netiek noņemts tilts un bāka un netiek pūsta grunts apakšā. Tāda maksās konkrēti autobusam 850 eiro, bet šādai te vieglai mašīnai tas maksātu 550 eiro. Bet tur arī ir citi pārklājumi, nav šis te UBS un vasks.
Tur ir speciāls sastāvs, kas ir 2 komponentu medus. Tāpat, protams, tur tiek iepūsts arī iekšā visos slēgtajos dobumos. Un ir pieejama arī šāda te lētāka apstrāde, kas, protams, ir labāk nekā nedarīt neko. Nu, lūk tā. Cerams, ka šis video bija noderīgs. Brauciet veikt pretrūsas apstrādi pie Autospec LV, un jūsu auto pirmkārt nezaudēs vērtību, nezaudēs arī vēlāko pēcpārdošanas vērtību, jo jums taču paliek papīri, ka jūs esat taisījuši pretrūsas apstrādi pie Autospec LV, un līdz ar to jūs vienmēr nākošajiem pircējiem variet parādīt. Nu, tas, protams, arī redzams tāpatās. Ja šī automašīna tiek uzcelt uz pacēlāju, tad ir redzams, ka viņa ir Autospec pretrūsas apstrāde. Un šādu apstrādi veicam tikai mēs, Autospec LV, jo daudzi citi mēģina kaut ko līdzīgu, vienkāršotāku, bet tieši šādā tehnoloģijā pagaidām, varētu teikt, pasaulē neviens pretrūsas apstrādi netaisa. Tā ir lētāk, vienkāršāk un tā tālāk, bet mēs tam visam jau esam izgājuši cauri un zinām, kā tas ir jādara, lai būtu pareizi. Tas šodienai viss. Cerams, ka video noderēja. Brauc uz Autospeciem un arī savam auto uztais kvalitatīvu pretrūsas apstrādi. Tas pagaidām viss. Lai labi ripo!